Mēs esam Priežmalas mazpulks. Mēs gribam padalīties ar olu krāšošanas receptēm, kā to dara mūsu mājās. Es esmu Jūlija. Es esmu Jolanta. Es esmu Patricija. Es esmu Arīna. Es esmu Karīna. Iesakām ievērot mūsu padomus. Pirms vārīt olas tās rūpīgi nomazgājiet vieglā sāls vai etiķa ūdenī. Tā čaumala attaukojas un stingrāk turas krāsa. Lai olas vārīšanas laikā nepārplīstu, tās apmēram stundu jāpatur siltumā. Vārīšanas laikā ūdenim var pievienot ēdamkaroti sāls. Lai olas spīdētu, tās jānosusina un jāierībē ar olīveļu, sviestu, margarīnu vai speķa ādiņu. Lai olas izskatītos īpašāk, iesakām likt skūjas, kociņus un citus, ietinot tās ar olām zeķbišu gabaliņos. Olu krāsošana augšņu mizās. Augšņu mizas aplēj ar karstu ūdeni un ļauj tām nostāvēties 30 minūtes. Katlē liek varīties 2 olas. Pēc varīšanas noskalo augstajā ūdenī un, ja vēlās iegūt košāku toni, liek atpakaļ novārījumā ievilkties vēl 30-40 minūtes. Sanāk šādas kiegeļu oranžas olas. Olu krāsošana sarkanajos kāpostos. Vispirms novāram olas. Šīs 2 jau ir vārītas. Smalki sagriež kāpostu. Ieber visu traukā. Kapustiem pieliek glāzi ūdens un 6 ēdamkarotes etiķa. Ļauj visam ievilkties 2 stundas. Šķidrums kļūst tumši lilā vai zilgans. Tajā ievieto olas, vēlams uz visu nakti. Rezultātā sanāk tādas koši debes zilas olas. Olu krāsošana kurkumā. Pievieno puslitram ūdens, trīs 5 karotes kurkumas. Uzvāra, lai krāsas sanāktu intensīvāk. Novārījumā 10 minūtes vārīt olas, ļauj tām vairākas stundas ievilkties. Man sanāca tādas dzeltenas olas. Olu krāsošana melleņu ogu novārījumā. Pārberam mellenes katliņā un sastampājam tās. Tad pārliekam ar ūdeni un liekam
uzvārīties. Novārījumu liek vārīties. Ieliek olas. Pagaida vāra 10 minūtes un ļauj ievilkties. Beigu beigās mums sanāk tādas tumšas olas. Olu dekopāža. Vispirms mums ir jāizvāra ola. Pēc tam mums ir jāizveido želatīna līmi, kuru želatīnu jāsajauc ar augstu ūdeni. Tālāk mums ir jāizvēlās piemērotu salveti un izgriezt no tā kādu zīmējumu. Plānā salvete ir jāpieliek pie olas un jānosmērē ar želatīna līmi. No centra un aizejot pie malām. Mana ola ir gatava. Lūk, tādas man ir sanākušas. Mums sanāca lūk šādas olas. Vēlam arī citiem veiksmi olu krāsošanā.